Bet mēs esam beidzot nonākuši līdz otrajai sesijai. Mums trīs cits par citu interesantākas keynote prezentāciju pārstāvi ir ieradušies un gatavi jau dalīties pieredzē, lai to nodotu jums un pēc tam jau padiskutēt vēl plašākā lokā. Tāpēc ķersimies tā klāt. Cik daudz esi gatavs riskēt, lai uzvarētu? Tāds ir jautājums, ko noteikti var uzdot katrs pats sev. Teju katru dienu, vai ne? Teju katru dienu mostamies, dodamies uz universitāti, dodamies uz savu darbiņu, varbūt ceļamies, lai beidzot šodien attīstītu kādu ideju. Vienkārši savstarpējās attiecības starp cilvēkiem, starp valstīm. Jā, arī starp valstīm, diemžēl, šis jautājums ir aktuāls, cik daudz esam gatavi darīt un riskēt, lai uzvarētu. Šeit diskusijā pirmais keynote prezentētājs, akcijas sabiedrības Cleaner grupa dibinātājs un padomes priekšsēdētājs Guntars Kokarevičs. Uzņēmuma ceļš no garāžas līdz exitam. Sveiciens visiem! Prieks vienmēr būt ar jauniešiem kopā. Tas tikiņš pie maniem būs? Vai? Man ir laikam šodien tāds 10 minūtēs tāds īsa pravietība jāizveic, teiksim, par to, kas jūs sagaida nākamajās 30 gadēs. Tālāk es neņemos spriest, jo es jau pats neesmu ticis tik tālu. Bet man stāsti par to, par uzņēmēju ceļu no paša sākuma līdz exitam, pie kura es pats vēl neesmu ticis, bet apņēmības pilni agri vai vēlu to uzsākt. Un es gribu sākt ar pašu sākumu. Būt uzņēmējam ir ārkārtīgi forši būt. Ir labi būt bosam pašam sev, ir labi no rīta braukt un zināt, ka tev neviens nemazgās, kā lai saka, neskalos smadzenes, teiksim, par to, ka tu kaut ko neesi izdarījis. Bet, protams, arī cita šķautne tam visam ir ļoti liela atbildība. Tev ir jāuzņemās atbildība ne tikai par to, kā tu nopelnīsi naudu, kā funkcionēs tavs uzņēmums, bet tev arī jāuzņemās atbildība par taviem darbiniekiem, par solījumiem, ko tu dod, par darījumiem, kuros tu iesaisties un tam līdzīgi. Tāpēc šis nav, protams, ļoti vienkāršs process. Bet tas ceļš uz to uzņēmēja garu vai sākumu, viņš nav gluži, teiksim, izejot no universitātes sola, izkāpjot ārā un izejot no šīs brīnišķīgās mājas. Kāds varbūt arī būs uzreiz uzņēmējs, bet vislielākoties, teiksim, ir kāds ceļš vēl ejams. Un mans ieteikums parasti ir runājot par to, par jūsu vecumu, kurā jūs tagad esat, un par nākamo 10 gadu, kurā jūs būsiet no 20 līdz 30 gadiem, necentieties uzreiz kļūt uzņēmēji. Izbaudiet šo brīdi, kad jūs esat vēl studenti, kad jūs sākat strādāt, un meklējiet darbu tādās kompānijās, kuras ir augošas, dinamiskas, kuras jums kaut ko var pašas dot. Un pat svarīgākais ir ārpus šīm kompānijām, svarīgākais ir mentors un cilvēks, kas ir jūsu boss. Ir ļoti svarīgi, lai jums līdzās ikdienā ir cilvēks, kurš ar jums var dalīties savā pieredzē, kurš var dalīties arī savās kļūdās, jo tieši šie cilvēki parasti var iemācīt kaut ko tādu, ko neiemāc neviena augstskola, neiemāc neviena grāmata. Tāpēc šis ļoti svarīgs un atbildīgs brīdis, un arī jūs mācīsieties strādājot, jūs kļūdīsieties strādājot, un tā labā lieta tajā visā ir tas, ka par šīm visām kļūdām par jūsu skolu maksās kāds cits. Tātad šie 10 gadi līdz 30 gadiem, bet nepiesienieties ar konkrētiem 29 vai 31 gadam, bet principā tādai 10 gadai. Šis posms ir tieši tas, kurā jums jāveido savu reputāciju, kurā jums jākrāj kontakti, kurā jums ir jāmācās, jākļūdās, nebaidieties to darīt, teiksim, ja? Un meklējiet veidus, kā šīs kļūdas labot un kā ienākt vai pārkāpt nākamajā līmenī. Runājot par 30 un 40 gadiem, šis ir vistrakākais periods, manuprāt. Tā labā lieta ir tā, ka jūs vēl šajā laikā esat ļoti jauni, ļoti enerģiski, jums vēl viss pasaule liekas pie jūsu kājām, viss ir iespējams, bet tieši šis ir tas brīdis, kad jums jāsāk veidot tas biznes, kuru jūs vēlties, vai uz kuru jūs liekat to cerību, ka tas nodrošinās jūsu vecumdienas. Šis ir ļoti svarīgs periods, jo principā tie cilvēki, kuri jums būs apkārt, tie cilvēki, kuri būs kopā ar jums, tie ir tie, kas tālāk jūs ievedīs nākamajā posmā. Un šis ir tas laiks,
ka, diemžēl, jāstrādā vairāk nekā gribētos. Es pats no savas pieredzes atceros to, teiksim, protams, ir mīlestības, ir aizraušanās, ir draugi, ir vēl visādi brīnumi, teiksim, kas dzīvē tiek piespēlēti. Un, tas ir tāds, kā lai saka, visam tam ir jāatrod laiks, un šī dzīve ir jābauda, bet ir ļoti smagi jāstrādā. Tas, ko es tagad dzirdu no jauniešiem, es esmu pārdedzis, es esmu izdedzis, man vairs nav enerģijas, man vajag atjaunoties, es pametu darbu, teiksim, tāpēc, ka es esmu šī darbā sevi izsmēlis. Es neko, godīgi sakot, tādu neatceros savā mūžā. Es neuzskatu, teiksim, ka tādas atlaides jaunu cilvēku sev varētu dot. Ja jūs tā varat atļauties, tas ir lieliski, bet visdrīzāk, ja jūs gribat kaut ko sasniegt, jums, protams, ir ļoti daudz jākoncentrējās tieši uz darbu. Teiksim, ja. Es zinu, cik grūti ir savienot kaut kādu privāto dzīvi, teiksim, un biznesu. Es vairāk par vīriešu kārtu varu runāt, teiksim, ja, jo jūs meitenes prasīs uzmanību un gribēs uz randiņiem iet un vēl nezinu ko, bet šis ir laiks, kad jākoncentrējās uz biznesu. Ja. Tas ir laiks, kurā jūs audzēsiet to biznesu un kurā jūs principā uzliksiet bāzi tam, lai tālāk jūs varētu jau būt krietni relaksētāks. Šis ir laiks arī, kad jums ir jāiemācās uzticēties cilvēkiem. Jo jūs varat būt mazs uzņēmums, viena cilvēka vai divu cilvēku uzņēmums, bet jums jāsaprot, ka ar vienu vai diviem cilvēkiem jūs nekad nebūsiet lieli, nekļūsiet lieli. Un, tas ir tas pats grūtākais pārkāpt to robežu, kad jūs sākat uzticēties citiem cilvēkiem. Es redzu tagad kādus piemērus sev tuvumā, kad katra jauna darbinieka pieņemšana jaunajiem uzņēmējiem liekas kā tāda izmaksa. Tā nevajadzētu skatīties, jo jums jāsaprot, ka jūs viens pats šo biznesu lielu neuzbūvēsiet. Tāpēc šis ir tas periods, vai šī 10 gadi, kurā jums ir ļoti, ļoti jākoncentrējās uz to, lai jūs daudz ko īstenotu, to, ko esat iemācījies pirmajā 10 gadē. Tātad uzticēties, veidot komandu, strādāt kopā ar komandu, pildīt savus solījumus un arī nepārdegt. Tas ir ļoti svarīgi. Laiks no 40 līdz 50 ir... Man liekas, visinteresantākais laiks. Man jāsaka tā, ka es varu ļoti gudri runāt, kā būtu jābūt, bet es pats uzņēmējs kļuvu tieši šī vecuma kategorijā. Teiksim, ja? Tā, es tikai retrospektīvi tā skatos, ka būtu labāk būt ātrāk, bet es biju augsta līmeņa vadītājs, tur vairākās kompānijās, partneris vairākos biznesos, bet tāds īsts uzņēmējs es kļuvu tieši 40 gadu vecumā. Un šis ir ļoti interesants tāds periods dzīvē, teiksim, kad jau jums jāsāk ir tā nopaļoties, varētu teikt, teiksim, ja, kad jūs sākat no tā uzņēmēja, kurš bija ļoti entuziastisks, sāk domāt par to, ka pēc 40 gadiem būs 50 gadi, un agri vai vēl jūs gribat sev nopelnīt tādus 50 gadus, lai jūs varētu viņus sākt baudīt. Teiksim, ja. Šis ir tas vecums, kad jums jāsāk ir domāt par veselību, tā skaitā. Check-ups, sports, veselīgs uzturs, dariet tikai labu vīnu, nedariet sliktu vīnu. Ja? Tas viss ir teiksim, tas, kas jums jāņem vērā šī 40, 50 gadu, 10 gadē. Teiksim, ja? Jo šī laikā jūs savu biznesu sākat gatavot exitam. Šis ir tas laiks, kad nedomājiet, ka tas exits ir 1 gada jautājums. Tas ir 3, 4, pat 5 gadu jautājums. Ja? Un šī periodā jums jāizveido komanda. Un komanda tāda, kura var jūs aizstāt. Ir ļoti svarīgi, ka tajā brīdī, kad jūs izdomājat savu biznesu pārdot, jums ir aizstājēji, kuri tālāk šo biznesu vadīs. Ja? Tas ir ļoti svarīgi komponenti, ja vien jūs negribat arī strādāt pēc 50 gadiem. Teiksim, ja? Un tāpēc es iesaku šajā laikā ļoti uzmanīgi un ļoti rūpīgi pievērsties tieši komandas izveidei. Tā ir principā uzņēmuma īpašnieka galvenā funkcija ir izveidot ļoti spēcīgu komandu. Tas ir lielākais izaicinājums. Būs kļūdas, būs visādi pārpratumi, bet tas ir galvenais, ar ko jums jānodarbojas. Un kāpēc es runāju par exitu visu laiku? Teiksim, ja? Tāpēc, ka principā esot uzņēmējs, jūs nekad nebūsiet turīgs. Ja? Nē, jūs nebūsiet bagāts. Jūs būsiet turīgs, jūs varēsiet izņemt kādas dividendes, jūs nopelnīsiet kaut kādu naudu, bet visu naudu principā jūs liksiet atpakaļ biznesā. Jums nekad principā nebūs kontā naudas, tā globāli raugoties. Jūs kaut ko izņemsiet, kas jums ikdienā ir vajadzīgs, bet visa nauda būs likta biznesā iekšā. Tāpēc pat tiešām baudīt dzīvi var tikai tad, kad bizness ir pārdots. Tas mans viedoklis vienkārši. Ja? Un 50 gadi ir tas slieksnis, kurā principā es uzskatu, ka
cilvēks būtu nopelnījis mierīgu atpūtu, golfu, izklaides, ceļojumus, bet dažiem arī šīs izklaides ir bizness. Dažiem cilvēkiem baudu sagādās turpināt strādāt, bet pats galvenais mana tā atziņa ir tāda, lai ko jūs nedarītu, ir ļoti svarīgi tajā vecumā sasniegt to līmeni, ka tā ir jūsu brīva izvēle, nevis dzīves diktēta situācija. Tas ir pats svarīgākais. Vienkārši uz to laiku nokārtojiet savu dzīvi tā, ka jūs varat arī turpināt strādāt, pelnīt naudu, pieņemt un atlaist cilvēkus, bet tā ir jūsu brīva izvēle. Ja jūs gribat beigt to darīt, teiksim, tā atkal ir jūsu brīva izvēle. Tā kā tas īsumā no manīm viss. Jautājumi laikam būs vēlāk, ja būs. Ja? Jā, paldies!